Ok, šīs dienas jautājums par Ziemassvētku tematikā. Varbūt ārā izskatās, ka nav Ziemassvētki, bet tomēr tuvojas šis laiks, un tādēļ sekojošais jautājums. Vai jūs svinat Ziemassvētkus? Jā, protams. Jā. Nē, es nesvinu, bet es gribētu. Laikam Ziemassvētkus kā tādus man pašai nav tradīcijas svinēt, jo mums ģimenē augot bija gan katoļi, gan pareizticīgie, līdz ar to tie Ziemassvētki atšķīrās. Un tagad pat priekš sevis es vairāk atzīmēju Ziemas solstāvus, kas ir pāris dienas pirms tiem tradicionālajiem Ziemassvētkiem. Bet tas laiks pats par sevi man tāpat ir ļoti īpašs. Jā, tas noslēdz gadu, un tad ir iespēja ielūkoties dziļāk sevī un tā kā pavadīt to laiku tādās atziņās par pagājušo gadu un tā kā gatavoties kaut kam jaunam. Jā, un šogad ir ļoti īpaši, tāpēc, ka šis pirmais gads, kad es esmu Latvijā, pēc 20 gadu pārtraukumu. Es esmu atgriezusies, šie būs mani pirmie Ziemassvētki. Un šodien, sapcīt, ir ļoti īpaša diena, jo vakar es biju Ropažu baznīcā, man tuva draudzene precējās, jā, un tur ir vienkārši fantastiski maģiska atmosfēra. Ja jums ir tiešām iespēja, aizbrauciet, tur ir ļoti, ļoti skaisti. Un tad mēs tikko bijām arī Liepupas mužā, un tad mēs tagad mazliet novēlot vērām veikalu vaļā un esam šeit un tādās, ģimeniskās noskaņās. Un, jā, un, man liekas, tas viss decembris arī iesākās ar tādu mājīgumu, un tā laikam ir tā mūsu tēma, jā. Mājīgums, ģimene un tās vērtības, uz ko mēs arī paši balstamies un tā kā būvējam gan savu ikdienu, gan arī gribam ar to iedvesmot. Ko jūs svinat Ziemassvētkos? Ziemassvētkos es svinu kopā būšanu ar savu ģimeni, mīļas atmiņas, vispār, visu tas siltums, tā kopā būšana. Vienkārši tāda kopīga svēta. Man Ziemassvētki jāsaistās vienkārši ar tādu būšanu kopā. Pēc manam domām Ziemassvētki ir vairāk par ģimeni nekā kaut kas vēsturisks. Jā. Jēzus dzimšana. Wow, ok. Tu esi kristietis? Jā. Oh, wow, super, ok. Un ko tev nozīmē Ziemassvētki? Laiks, kad tu vienkārši uzdāvini cilvēkiem, ko tu vēlas viņiem uzdāvināt, neko negaidot atpakaļ. Wow, tas ir labs iemesls, kāpēc svinēt Ziemassvētkus, manuprāt. Ok, un tu minēji, ka tu nesini, bet tu gribētu svinēt. Vai tu varētu pateikt, kā tu gribētu svinēt Ziemassvētkus? Nē, taisnība, man tas būtu vienkārši kā sagājiens ar draugiem un ģimenēm, vienkārši pavadīt labu laiku kopā, taisīt piparkūkas kopā un skatīties filmas, vienkārši, pavadīt laiku kopā. Tas ir tāds svinīgs laiks, tāpēc, kāpēc gan ne? Tas nav gluži par kaut kādām konkrētām reliģiskām figūrām, varbūt, bet vairāk par tādām visuma un kosmosa lietām, kas šo laiku padara īpaši spēcīgu. Vai jūs zinat Ziemassvētku oriģinālo, kā lai pasaka, kāpēc cilvēki svin Ziemassvētkus? Jā, noteikti, jo piedzima Jēzus Kristus. Jā, dzimšanas diena. Yes. Es domāju, tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc lielākā daļa svin. Bet tas nebūs iemesls man svinēt. Ok. Tad jūs tā kā svinat vairāk to ģimenes kopā būšanu? Jā. Kāpēc ne Jēzus piedzimšanu? Es nezinu, tas tā iegājies. Tas tā ir, Klau, Kristiāna, Ziemassvētki tojās. Jautājums, par ko patiesībā ir Ziemassvētki? Ko reāli mēs svinam Ziemassvētkos kā kristieši? Kāda ir tava atbilde? Ko mēs svinam, ko mēs atzīmējam? Kā tu jau pateici priekšā to atslēgas vārdu kā kristieši, ko mēs svinam, tad principā jau ir tā, ka varbūt ārā nešķiet, ka ir Ziemassvētku. Cilvēki bieži vien to saka pa atmosfēra, tur sajūta un tā, bet man liekas vairāk svarīgi tas šajā periodā, kas notiek cilvēku sirdīs, un man liekas arī būtiski, ka mēs izejam, piemēram, ielās vai arī iekštelpās un uzdodam cilvēkiem jautājumus par Ziemassvētkiem, ko tieši cilvēki no ārpuses saka par Ziemassvētkiem, ko viņi svin, jo mēs, man liekas, arī kā kristieši, mēs jau apmēram saprotam,
ka tā ir Jēzus Kristus piedzimšana un kad viņš ir dzimis. Un tieši šajā periodā tā kā tas liek mums aizdomāties. Turpretī, piemēram, cilvēki ikdienā tā kā varbūt neaizdomājās. Man liekas, ir ļoti svarīgi varbūt atgādināt kaut kādā mērā vai likt vienkārši aizdomāties šiem cilvēkiem par šo svētku tā kā patieso nozīmi, es teiktu. Kā tu pats tad svini? Kā izskatās tas tavā skatījumā? Nu, zini, tā kā tradīcijas nav baigi manā ģimenē tik ļoti plašas, nav tā, kad ir milzīgi tur svētki. Drīzāk tāda mazā lokā, bet ģimeniskā ir tādas svētku pusdienas mums. Un tad mēs arī vakarā ejam uz dievkalpojumu svētku. Un tāda forša maiga atmosfēra arī viens otram dāvinam dāvanas, kā tas ir ierasts arī Ziemassvētkos, vienkārši viens otru iepriecinam, atceroties, kāpēc mēs svinam vispār šos svētkus. Jā, tas man liekas ļoti svarīgi atcerēties, ka tas ir par Jēzu Kristu, ka mums ir dzimis Mesija, kas mūs izglābis, vai ne? Kas mūs atpiecis no grēkiem. Tas, manuprāt, ir ļoti skaisti. Mums par to Ziemassvētkos vajadzētu aizdomāties. Man liekas, arī forši atskatīties retrospektīvi uz visu gadu, ko Dievs ir darījis. Tā kā raksturā viņš ir mūs audzinājis, kā viņš ir tiešām bijis uzticams arī grūtībās, kad mēs saskārušies visu gada gājumā ar grūtībām. Un kāds būtu tavs iedrošinājums un kādam klausītājiem, kas klausās, kas varbūt nav kristietis, kas varbūt netic Jēzum, bet ko tu viņam novēlētu šajā laikā? Tā, dārgais klausītāji, ja tu klausies šo video, es teiktu tā, ka Ziemassvētki ir īpašs, foršs, patīkams laiks, un tāpat laikā tam ir arī vēsturiska nozīme, un es iesaku tā kā šajā periodā, līdzīgi kā tu minēji, ieskatīties tā kā uz pagājušo gadu, kas ir pagājis, un varbūt arī caurskatīt savu sirdi un saprast, piemēram, kas ir tie mērķi, uz ko tu tiecies šajā laikā, vai tavam dzīves skrējienam, vai tam ir tāda dziļāka nozīme, nekā vienkārši, ka tu dari šansē, bet ka tam ir kaut kāds pamats vispār, un vai tu apzinies, kāpēc tu dari kaut kādas lietas. Tā kā, kad tu ieskaties šajos dziļajos dzīves jautājumos, kur varbūt nav ērti tev, bet tomēr ļoti nozīmīgi, lai tu saprastu, uz kurien tu virzies, un vai visam ir nozīme, ir jēga ilgtermiņā runājot. Jā. Tad es tev novēlu arī svinēt Ziemassvētkus, un varbūt arī atceries to oriģinālo, kāpēc cilvēks svin Ziemassvētkus. Man liekas, labi tev teica arī, kad Jēzus Kristus piedzimšana, man liekas, arī foršs laiks, kad atcerēties to, un novēlu tā kā tur sākt svinēt Ziemassvētkus, principā, jā. Jā, paldies. Jums arī jauks Ziemassvētkus visiem. Jā, starp citu, varētu varbūt kādu vēlējumu skatītājiem arī Ziemassvētkos, būt ir kaut kāda lieta, kas jums nāk prātā vai sirdī, vai kaut kā, ko jūs novēlētu Ziemassvētkos skatītāji? Es ceru, ka visi dabūs to, ko viņi grib, dabūjiet savas lietas visi. Ok, super. Es ceru, ka neviens nepaslīdēs. Zelta vārdi šajā sodinajā laikā. Lai viss būs labi un jūsu dzīve viss izdevas. Šo laiku ir ļoti vērtīgi izmantot, ielūkoties dziļāk sevī un atvērt savu sirdi. Atvērt savu sirdi attiecībā ar citiem cilvēkiem, arī pašam pret sev, jo mēs ļoti bieži esam aizslēgti un varbūt dzīvojam tādā mikro pasaulē. Un, manuprāt, ja mums ir šīs saskare un šis kontakts ar savu sirdi, un tad mēs varam dot. Un, ja mēs visi tā darītu, tad mēs dzīvot ļoti laimīgā pasaulē. Un īpaši paldies arī mums patiesībā šai tiešām studijai, kur ir mēbeles, kur viņi tirgo viņas Sila Priede, kas ir latviešu uzņēmums. Mēs šeit ienācām, mūsu acis jau riktīgi atvērās, cik skaisti šeit ir, cik mājīgi šeit ir. Un mums prieks, ka viņi deva mums telpas arī, kur mēs varējām iefilmēt, tā kā šautauts viņiem.